Kad uzņēmējiem vispār ir pareizais brīdis paņemt aizdevumu? Pirms vajadzības vai tikai tad, kad nauda jau pietrūkst? Es parasti cenšos tā teikt, bez vajadzības lieku naudu neņemt. Tā teikt, ja uzņēmējs strādā pareizi, tad viņam vienmēr ir nākotnes plāni. Un ja tev ir nākotnes plāni, tev ir vīzija, tu jau zini, kur kas būs. Es cenšos no savas puses vienmēr vismaz strādāt ar tādu nelielu deficītu. Es vienmēr strādāju ar naudas deficītu, ka man vienmēr nauda pietrūkst. Ka tā summa ir nosedzama no naudas plūsmas, bet ka viņa vienmēr pietrūkst un var būt vairāk. Kamēr tev vienmēr var būt vairāk, tikmēr tu noteikti strādā veiksmīgi. Tas nozīmē, ka tava nauda nestāv uz vietas, jo, piemēram, aizņemoties naudu, ja viņa stāv uz vietas, tu maksā procentus par to, ka tev stāv nauda. Tas jau ir diezgan muļķīgi. Jā. Tieši tā, ja tu nezini, kur viņi investēt. Jā, tāpēc es principā strādāju deficītā reāli. Es visu laiku attīstu jaunus projektus, tagad būvēšu jaunus ciematus, būvniecība griezīsies, būvēšu jauno zāli, attiecīgi arī nauda ies uz turieni, viņi visu laiku kustās. Un tad tikai tas, kas ir jāmenedžē, lai tev vienmēr kontā būtu kaut kāda nauda, ar kuru tu vari nosekt tekošos rēķinus.